Ja tu kaut ko ļoti, ļoti vēlies, tad visa pasaule sadodas rokās, lai tev to palīdzētu. Nu, mēs tā arī īstenībā ticam un ceram, un tie mērķi, kādi mums ir, pa mērķiem īstenībā nestāst. Tie mērķi ir, ja nav mērķis, tad vispār dzīvē nav jēgas. Tagad atskatoties, līdz ar to tie mērķi, pa tām trepītēm mēs kāpjam. Es biju bērnībā agrāk dejojusi, un gadi gājas priekšu, un laika mainās, un paudzes mainās, arī deju kolektīviem jāmainās paudzēm. Tā kā tas bija skolēnu deju kolektīvs, mēs jau bijām studenti, un vienmēr mums bija tāds sapnis, ka mums arī vajag, universitātē tautsdeju kolektīvu, tas būtu normāli, kad mūsu augstskolā būtu kolektīvs, un kad mēs atgriezāmies no lieliem dziesmu deju svētkiem, mēs sēdējām depresijā 2 dienas un domājam, kādēļ Liepājai nav šādas iespējas. Tad, ja ne citi, tad paši. Gribēšana bija lielāka, gribēšana un varēšana bija. Aptaujātie studenti arī atbalstīja, kad vajag universitātē tautsdeju kolektīvu. Tad tā mēs tagad dzīvojam. Iesākāmies ar 5 puišiem. Tagad, atskatoties, mēs par to pasmejamies, uzjautrinamies, kā mums ir gājis pirmsākumos, bet tajā pašā laikā gājuši pacelt galvu un lepnumu par to, kādi mēs esam un kas mēs esam. Tā kā mūsu tērpi ir pašu darināti, pašu finansēti, ko mēs nevarējām atļauties šie skaistie kroņi. Viens kronis izmaksā ļoti dārgi, un dejot bez kroņiem arī tas nebūtu pareizi. Un visu laiku aizlienēt un justies kādam parādā. Tad jādomā, ko darīt. Un netīšām ieraudzīja, ka viens tautsdeju kolektīvs lūdz, lai pa viņiem nobalso kaut kādā projektā. Skatos, lasu. Neticās, vai tik tiešām tā var būt, ka tikai jābalso publiski un tev iedos to naudiņu, ko tu gribi. Jā, un izrādās, ka ir tāda iespēja, ka tev tikai jāuzraksta projekta pieteikums ar savus sapnis. Un kad konkursu kārtībā mēs arī tikām izvirzītas publisko balsošanu, pa ko jau mēs bijām ļoti priecīgi, ka mūs arī novērtē un saprot to darbu, ko mēs esam darījuši, un ka tic tam, ko mēs darām. Un tikām uz publisko balsošanu, un vienkārši par to vien staigājām, un tā kā jau būtu dabūjuši to finansējumu, staigājām un visiem stāstījām, esam tikuši. Un tik tiešām jābrauc līgums, jānoslēdz, un tik tiešām mums to visu ieskaitīs, varbūt nodokļi iesnost. Bija tā skepse, tāds skeptiskums, ka nevar būt, ir dzirdēt visādi stāsti, vienmēr tas negatīvais jau paliek ilgāk. Bet jā, ka mums tikai jānoslēdz līgums, un pārdienu laikā būs jums naudiņa kontā. Un varat veikt, un es braucu uz Rīgu, veids jau var veikt pasūtījumu, vai tik tiešām droši. Jā, visi kārtībā, veids pasūtījumu. Mēs ieguvām materiālu daudz vairāk nekā mēs prasījām. 10 kroņus, puišiem zābakus 10 pārus, meitenēm kurpes, ko mēs vēl neprasījām. Sanāca mēs, ka iekļāvāmies vēl vairāk varējām dabūt. Meitenēm kurpes, puišiem vēl kurpes. Un tad vēl puišiem lakatiņus uzšuvām, nopirkām jaunus audumus. Kas vēl meitenēm lentes atļāvāmies vēl nopirkt. Sniedzam skatītājiem prieku, mācām nākamo paudzi, nostiprinām latviešu tradīcijas. Un tās mūsu vērtības ir. Un viņam ir jātic, ka viņš to grib, ka viņam to vajag un ka viņš to varēs. Jo vienmēr cerībai ir jābūt. Tas tiek mācīts, tas tiek iemācīts jau ģimenē. Kādas ir ģimenes tradīcijas, kā bērni tiek audzināti, kā es tiku audzināta, ka es vecākiem gāju ķekatās. Tik jauki, tik skaisti. Tas ir jāsaka paldies maniem vecākiem. Un ja viņš varbūt vēl to, cerēs, ja viņš neapzinās, ka viņam kaut kas sirdī tik tiešām ir tāds hobijs, ko viņš vēl nav pamēģinājis, un viņš to iesāk darīt, viņš iemīlās, viņam patīk to darīt.
Nu, ir jānovērtē, es esmu šeit, jūs esat šeit, ka tie mūsu senči un tie mūsu senči, ka viņiem arī bija tā dzīve, ka viņiem bija savas tradīcijas. Mēs cenšamies Ziemassvētkus svinēt, bet kādās tradīcijās, vai tās ir senās latviešu tradīcijas, vai jau modernizējam ienākot Helovīniem. Tādēļ es mīlot savu zemi, savus senčus, tu arī iemīli šīs tradīcijas, un tas liekas normāli, ka tu zini. Mēs esam ļoti unikāli, nevelti mēs esam rakstīti UNESCO grāmatā, kad pasaule novērtējas to, kad tautas dejas, tautiskās dejas, kad tiek dejots, un tā ir mūsu bagātība, ar ko mums jābūt lepniem un jāiznes pasaulē, lai mūs atpazītu.